21. maijā Daugavpils novada izglītības iestādēs pēdējais zvans atskanēja 259. un 123 12. klašu skolēniem. Pēdējo reizi šajā mācību gadā pulcinot visus kopā ar audzinātājiem, skolas vadību un skolotājiem. Mācību darbs stundās beidzies, priekšā saspringtā eksāmenu sesija, un tad skolu absolventi varēs izplest spārnus un traukties pretī lielajai dzīvei, kura sola nemazums iespēju, taču gatavo arī pa kādam satraukuma mirklim. Šodien, atskanot pēdējiem zvanam, skolēni atceras arī savu pirmo dienu skolā, 1. septembri un pirmo skolotāju. Man vajadzēja, skolotāja lika man zvanīt zvaniņu, un es atceros, ka es sāku raudāt, tāpēc, ka es negribēju ar to lielo puiku kopā zvanīt, laikam baidījos. Mana pirmā skolas diena nebija šajā skolā, bija Kalupes pamatskolā. Man arī ļoti spilgtas atmiņas, tā bija ļoti saulaina diena un bija ļoti skaisti. Atceros, man bija ļoti bailes, gāju ar mammu pie rociņas, man likās, ka Dievs, tie taču tik lieli cilvēki un kā es tur tik maziņa. Un vajadzēja, man liekas, arī vajadzēja dzejoli skaitīt vai kaut ko tādu, un tad likās, ka šausmas kā un tā. Nu, tā bija diezgan liels pārdzīvojumi, kā būs un tā. Atceros, ka skaitīju vienkārši dzejoli, un tā vairāk nekas īpašs nav palicis atmiņā. Pēdējā zvanā gan skolotāju, gan skolas biedru vēlējumu vārdi bija domāti lielākoties tam, kas vēl būs. Skolā, augstskolā, darba vietām, tur, kur vajadzēs izturību, pacietību, drosmi un arī veiksmi. Gribu teikt, ka baudiet šos skolas gadus, tāpēc, ka tie ir visbezrūpīgākie, jo tad, kad jūs pametat, kā saka, skolu, tad jūs aiziet lielajā dzīvē, un tad jākļūst patstāvīgiem, un viss, jāsāk domāt. Novēlēt, lai nevis sāk domāt par nākotni jau tieši 12. klasē, bet bišķi agrāk, lai varētu jau pamazām veidot savus dzīves pamatus. Klausīt skolotājus vecākus, viņi gudrāki. Galvenais būtu pārspēt nevis cita veikumu, bet pārspēt pašam savu veikumu un tiekties pēc mērķiem, pēc sapņiem, ko piepildīt. Skolas gadi čaklākajiem skolēniem vainagojušies ar izciliem panākumiem un atzinību visas republikas mērogā. Špogi vidusskolas skolnieces Alises Strode un Laura Miglāne piedalījušies vairākos zinātnisko darbu konkursos. Tas bija konkurss, uz kuru man pamudināja latviešu valodas skolotāja Valentīna Ivanova un mana mamma. Brīvība augstākā vērtība, viņa bija divās kārtās. Pirmajā kārtā vajadzēja rakstīt par kādu pazīstamu cilvēku, kas deva ļoti lielu ieguldījumu Latvijas neatkarībā. Es rakstīju par Robertu Kudiņu. Un otrajā kārtā es rakstīju par nevalstisko organizāciju lomu neatkarības atgūšanā. Ļoti jauks konkurss. Vinnēju braucienu uz Briseli, par to ir ļoti liels prieks. Es pagājuši gadu piedalījos konkursā Nākamie 90. Bija jāuzraksta sacerējums par to, kādus iedomājos Latviju pēc 10 gadiem. Es biju to 90 laimīgo starpā, kam bija iespēja piedalīties pasākumā Rīgā, Nacionālajā teātrī, un arī šogad pavasarī bija arī atkal redzēšanās pasākums. Tā bija īstenībā ļoti vērtīga pieredze, jo tika iegūti, jauni kontakti, un viņi vēlas arī mūs satikt arī pēc tiem 10 gadiem, lai mēs varam salīdzināt, vai mūsu prognozes, mūsu vēlmes ir piepildījušās. Tiešām ļoti jauki arī, jāuzteic mūsu latviešu valodas skolotāji, kas ir aktīvi un vienmēr rosina mūs kaut kur piedalīties. Pēdējā zvana svētki izskanējuši, bet ar to vēl nekas nav beidzies, jo skolēnus vēl gaida zināšanu pārbaudījumi, valsts eksāmeni, un tikai tad katrs dosies pretī savam sapnim, savai izvēlei. Lai viņiem izdodas tās zināšanas, ko viņi ieguva skolā, parādīt arī atbildīgajos eksāmenos, jo skola ir viens un eksāmens tas ir stress, lai viņi nenobīstas, lai viņi tiešām savācas un parāda visu to, ko mēs esam mācījušies. Tad es viņiem gribu novēlēt veiksmīgi iestāties augstskolā vai arī mācību iestādē, kur viņi ir nolēmuši startēt. Lai viņiem dzīvē veicas, lai viņi katrs atrod to jomu, kur tiešām sevi var piepildīt. Lai tas nebūtu tikai maizes darbs, bet lai būtu arī patika, būtu gandarīts par to, ko ir izvēlējies. Un es no visas sirds vecākiem, skolēniem, skolotājiem novēlu eksāmenu uztvert vienkārši kā dzīves sastāvdaļu. Protams, ļoti atbildīgu, diezgan smagu un gribētos, lai
to eksāmenu periodu katru dienu nepieminētu ar bažām, šaubām, bailēm, stresu. Un es ceru, ka mūsu skolēni nokārtos visus eksāmenus, lai viņiem veicās, lai tie jautājumi, kurus viņiem vajadzēs pildīt, viņus ļoti neapgrūtinātu. Un, protams, ar prieku ienāktu izlaiduma vakaros. Lai katram līdzās savs sargeņģelis, savs sapņu pārdevējs un labs ceļavējs.